Darbs ar darījumiem ir neatņemama sistēmas Milī sastāvdaļa, jo Milī pirmkārt ir maksājuma sistēma un tieši šajā skatā jūs varēsiet atrast visus maksājuma darījumus, kas ir notikuši starp jums un jūsu klientiem. Pirms aplūkosim šīs sadaļas funkcionalitāti, ir svarīgi, lai jūs saprastu, kas tieši ir darījums Milī sistēmas kontekstā. Darījums Milī sistēmas kontekstā ir norēķina rezultāts, kas ir balstīts uz pakalpojumu saņēmēja apmeklējumu vai konkrētu pirkumu, piemēram, apmeklējumu kartes pirkumu. Darījumi var būt gan tādi, kas balstīti uz distances līguma pamata, gan arī tādi, kas attiecas uz bezmaksas pakalpojumiem, piemēram, brīvpusdienām. Vienlaikus, protams, var arī pastāvēt darījumi, kas ir ar nulles vērtību, taču veikti, pamatojoties uz distances līgumu, piemēram, bezmaksas apmeklējumu kartes, kas paredzētas vienai izmēģinājuma reizei. Darījumu skatā jūs redzat katru darījumu attiecībā uz katru jūsu klientu un pakalpojumu saņēmēju tieši tāpat, kā tos redz jūsu klienti savos ģimenes maciņos. Lai atrastu darījumus konkrētā griezumā, jūs šajā skatā varat izmantot vienu no daudzajiem filtriem, piemēram, filtrēt pēc klienta, pakalpojumu saņēmēja, darījumu vai norēķinu brīža un tā tālāk. Kā varat redzēt šajā tabulā, var redzēt, uz ko attiecas darījums. Šeit jūs redzēsiet, ka darījums attiecas uz apmeklējumu vai apmeklējumu kartes pirkumu. Šajā skatā jums tāpat ir pieejama eksporta funkcija, kas ļauj eksportēt atskaiti par atlasītajiem darījumiem, kur jūs varat izvēlēties eksportā iekļaut visas lapas atbilstoši izvēlētajam filtram vai tikai konkrēti atzīmētos. Gadījumā, kad klienti veic darījumu apstrīdēšanu, jums ir pienākums 10 dienu laikā izskatīt apstrīdēto darījumu un pieņemt lēmumu. Līdz ar to šos darījumus jūs varēsiet atrast šeit, filtrējot pēc apstrīdēšanas statusa filtra. Jūs varat apstrīdētos darījumus atbilstoši ar klientu noslēgto distances līgumu, noraidīt, kā arī apstiprināt. Pie tam, jūs varat klientam veikt pilnu vai daļēju atmaksu atkarībā no situācijas. Ja neveiksiet apstrīdēšanu noteiktajā termiņā, tad apstrīdēšana tiks automātiski slēgta klientam par labu. Ja veiksiet daļēju atmaksu, klients vairs nevarēs atkārtoti darījumu apstrīdēt, tādēļ turpmākie strīdi ar klientu tad būs jārisina ārpus Milī platformas. Un tagad pārunāsim katra darījuma statusa veidu un specifiku kontekstā ar šādu darījumu apstrādi vai atmaksu. Taču pirms stāstām detalizēti par darījumu statusiem, lūdzam ņemt vērā būtisku niansi par darījumu atmaksu jeb kompensēšanu klientiem. Ja darījums tiek atmaksāts pilnībā, tad vienmēr tiek atcelts arī saistītais apmeklējums vai tiks anulēta saistītā apmeklējuma karte. Ja darījumu atmaksāsiet daļēji, tad apmeklējums netiks atcelts, savukārt apmeklējuma karte netiks anulēta. Gadījumā, ja darījumu, kurš attiecas uz apmeklējumu, atmaksāsiet daļēji apmeklējumam saglabājoties aktīvam, bet vēlāk to atcelsiet, tad sistēma klientam automātiski kompensēs arī atlikušo summu. Savukārt, ja pēc tam apmeklējuma status tiks atkal mainīts uz apmeklēts, sistēma atkal izveidos darījumu par pilnu maksu, protams, piemērojot atvieglojumus, ja tādi pienācās uz konkrēto brīdi. Un tagad detalizētāk par visiem darījumu statusiem. Status, darījums procesā, darījumi šādā statusā gaida rindā uz elektroniskās naudas apstrādi. Tas nozīmē, ka darījums ir jau izveidots, bet naudas kustība vēl nav notikusi, līdz ar to šādi darījumi vēl nav līdz galam izpildījušies. Tipiskā gadījumā šie darījumi tiek apstrādāti ik pa 5 minūtēm, taču var būt pīķa mirkļi, kad rindā gaida ļoti liels skaits darījumu, un gaidīšanas laiks var būt nedaudz ilgāks. Sistēma šādu apstrādes scenāriju izmanto pakalpojumos, kuros ir pieļaujama parāda veidošanās, un līdz ar to apstrāde tiek veikta pēc pasākuma. Kamēr darījums ir šādā statusā, ar to nevar veikt nekādas darbības. Status – neapmaksāts darījums gadījumā, ja klienta e-naudas maciņā nav pietiekams naudas līdzekļu apjoms un pakalpojumu iestatījumi pieļauj parādu veidošanos, šis darījums paliks statusā neapmaksāts, kamēr vien tas netiks apmaksāts vai arī atcelts. Gadījumā, ja klients apstrīdēs šādu darījumu vai arī ja vienkārši to atcelsiet, tā status mainīsies uz atcelts. Tādā gadījumā elektroniskās naudas kustība vēl nebūs notikusi un sistēma vairs nemēģinās ar šo darījumu veikt nekādas darbības. Tāpat jūs varat šo darījumu atcelt arī daļēji. Daļēji atceļot neapmaksātu darījumu, sistēma atcels sākotnējo darījumu un tā vietā izveidos citu darījumu statusā procesā, no tā vērtības noņemot apjomu, ko būsiet daļēji atcēluši. Jūs varat turpināt arī veikt papildus daļējo atcelšanu, ja nepieciešams. Status – atcelts darījums. Šis status tiek piemērots tādos gadījumos, kad tiek atcelts darījums statusā neapmaksāts.
Šādā gadījumā elektroniskās naudas kustība vēl nav notikusi un līdz ar to darījums ir atceļams. Status pabeigts darījums ir tāds, par kuru klients ir veiksmīgi norēķinājies. Šādu darījumu klients var apstrīdēt, kā arī jūs varat jebkurā brīdī veikt tā daļēju vai pilnīgu atmaksu. Ja veiksiet atmaksu, tad sistēma neveiks oriģinālā darījuma korekciju, bet veidos pretēji jeb kompensējošo atmaksas darījumu klientam par labu. Arī šie atmaksas darījumi vispirms tiek izveidoti statusā procesā, kas tiek apstrādāti 5 minūšu intervālos. Tādēļ nemēģiniet veikt viena darījuma atkārtotu atmaksu, ja vēl neredzat atmaksas darījumu, jo tā nenotiek nekavējoties. Status atmaksa procesā tiek piešķirts jaunizveidotiem atmaksas darījumiem un tie tiek apstrādāti 5 minūšu laikā. Gadījumā, ja tirgotāja kontā nebūs pieejams pietiekams līdzekļu daudzums, lai veiktu atmaksu, tā status tiks mainīts uz atmaksas parāds. Status atmaksas parāds tiks piemērots, ja tirgotāja kontā nebūs pietiekams līdzekļu daudzums, lai veiktu atmaksu. Lai šī darbība varētu izpildīties, tirgotājiem ir jāizveido ieņēmumi, vai arī jāveic iemaksa savā maciņā patiešo. Status atmaksa vai daļēja atmaksa. Šis status tiek piešķirts atmaksas darījumiem, kuros veiksmīgi ir tikusi veikta atmaksas naudas kustība. Status neveiksmīgs darījums. Šāds status tiek piemērots tādos gadījumos, kad norēķins notiek tāda pakalpojuma ietvaros, kurā nav pieļaujama parāda veidošanās un līdz ar to norēķins notiek nekavējoties. Tādā gadījumā, ja klienta maciņā nav pietiekams līdzekļu daudzums, lai veiktu atmaksu, darījuma status tiek nekavējoties mainīts uz šādu.